Sveiki! Šī video virtuve un mani sauc Žana. Pagatavošu jauno biešu lapiņu zupu. Vajadzēs kartupeļi, jau novārīta gaļa, laura lapiņas, smaržīgie pipari, bietes, burkāni, selerijas sakni vai pētersijas sakni un biešu lapiņas. Šo recepti es paņēmu no manas māmas, man viņa vienmēr gatavoja šo zupu, un viņa man garšo, tāpēc arī vēlos padalīties ar jums. Iepriekš jau ir izvāriet lielopu gaļu, vai nu ar kaulu, vai nu arī kādu citu gaļu. Tā sīki sagriež biedz. Selerijas sakni, lapiņas biešu. Burkāns. Uzsildu pannu, leju klāt eļļu un visus dārziņus atcepšu. Lieku klāt seleriju sakni, pielēju klāt 1 teikarotu etiķu ābolu, bišķiņu apcepu un lieku klāt lielo buljonā. Lieku vāku pāri un vārīšu kāds 15 minūtes. Tagad pievienoju kartupeļus, burkānus un biešu lapiņas. Vārīšu vēl kāds 15 minūtes līdz dārziņi mīksti. Piecas minūtes pirms gatavs pievienoju lauru lapiņas, smaržīgos piparus, sāli un gaļu. Un uzvārīšu kādas pāris minūtes vēl. Zupa gatava. Jauno biešu lapiņu zupa gatava, lai labi garšo. Свекольный суп готов. Приятного аппетита!